Jūs iespējams nezināt, fermā vai laukos nevienmēr tiek audzēti tikai augi, jo dažreiz fermā tiek kopti arī dažādi neparasti priekšmeti un radības. Jā, šī ir čūsku ferma, bet šī ir krokodilu ferma, un tās ir tikai dažas no neparastajām fermām, kuras jūs redzēsiet šajā video. Šeit mēs jums parādīsim dažādas fermas, bet pirms tam lūdzu nospiediet patīk un abonējiet mūsu kanālu. Tas mums, satura veidotājiem, ir ļoti svarīgi. Paldies jums un sāksim! 12. vietā ir Japānas wasabi fermas. Japāņu Alpu augstajā un klusajā ielejā ir kāda neparasta saimniecība, kur audzēt kaut ko gandrīz nav iespējams. Īstais wasabi, nevis tas parastais zaļais pastas, ko bieži redzam sushi restorānos. Parasti tas vienkārši ir mārutks, kam pievienota pārtikas krāsviela. Šeit mēs runājam par īsto wasabiju japoniku. Ļoti jutīga, aizvainojama un ārkārtīgi grūti kopjama sakne, tas var būt kaprīza, par cenu, kas pārsniedz 300 ASV dolārus par kilogramu. Viena no slavenākajām wasabi fermām visā Japānā ir Dajo Wasabi Farm Nagano prefektūrā, kas darbojas jau kopš 1915. gada. Tā vietā, lai audzētu rīsu laukos vai uz zemes, šo stādījumu audzē upēs ar dzidru un augstu straumi, un virs tā ir melni pārsegi, lai pasargātu no saules. Kāpēc? Jo pat ar nelielu pārmērīgu karstumu augs uzreiz nomirs. Ja ūdens kļūst nedaudz siltāks vai tajā trūkst skābekļa, tas nespēs izdzīvot. Pat barības vielu daudzums ūdenī, ja tas ir par daudz vai par maz, nekas neizaugs. Šeit saimniecība ir neparasta. Viņi izveido mākslīgus kanālus un terasveida ūdens ceļus, lai atdarinātu dabisko kalnu straumi. Bet pats grūtākais ir tas, ka nepieciešami 3 gadi, lai novāktu vienu wasabi sakni. Un, kad tu esi novācis, tev tas vēl ir jārīvē ar īpašu rīvi, kas izgatavota no haizivju sādas, ko sauc par oroši. Tas arī jāpēd uzreiz, jo pēc 15 minūtēm tā garša un asums jau pazūd. Pēc 30 minūtēm gandrīz nekas vairs nav palicis. Patiesībā vairāk nekā 95% visā pasaulē pieejamā wasabi ir viltots. Tāpēc Japānā īstā wasabi audzēšana nav tikai bizness, tā ir māksla. Tokijas un Kyoto augstākā līmeņa sushi šefpavāri ir gatavi maksāt augstu cenu tikai par svaigu sakni. Tas nav vienkārši mērcīte. Tā ir izrāde, cieņa pret ēdienu un tradīcija, ko reti kad redz. Numurs 11. Nīderlandes peldošā ferma. Kur tu pēdējo reizi redzēji saimniecību? Droši vien laukos, vai ne? Zaļi lauki, plašas pļavas un govis, kas priecīgi ganās. Bet Nīderlandē ir viena saimniecība, kas burtiski peld uz ūdens. Laipni lūdzam Rotterdamas peldošajā fermā, pasaulē pirmajā pašpietiekamajā peldošajā piena fermā. Jā, tu pareizi dzirdēji. Ir ferma, kas peld pa vidu Rosīgam ostas rajonam. Pilns ar kravas kuģiem un celtņiem. Šajā fermā ir aptuveni 40 govis, robotizētas slaukšanas iekārtas, lietusūdens sistēma un sava dzīvnieku mēslojuma pārstrādes metode. Un tam nav nepieciešama zeme. Tā tika izveidota 2019. gadā kā eksperiments no Nīderlandes uzņēmuma, ko sauc par Belladon, sadarbībā ar ilgtspējīgas lauksaimniecības ekspertiem. Šī ferma ir 3 stāvu. Augšējais stāvs ir paredzēts govīm, ir caurspīdīgs jumts dabiskajam apgaismojumam. Vidējais stāvs ir paredzēts piena pārstrādei un lopbarības sagatavošanai. Un apakšējais stāvs satur visas komunālās sistēmas un peldspējas sistēmu, lai ferma saglabātu līdzsvaru uz ūdens. Vēl iespaidīgāk ir tas, ka ne tikai atrašanās vieta šeit ir unikāla. Pat govju barošanas sistēma šeit izmanto pilsētas atkritumus. Tādas lietas kā dārzeņu atliekas no tirgus, drabiņas no alus darītavām un zāle no pilsētas parkiem. Tiek savākts arī lietusūdens tīrīšanai un dzeršanai. Piens tiek apstrādāts, pildīts pudelēs un pārdots tieši šeit. Tas viss notiek peldošajā fermā, un vēl vairāk tam ir vēl plašāks mērķis. Laikā, kad klimata pārmaiņu ietekme kļūst arvien nopietnāka un dažas piekrastes pilsētas grimst, šādas peldošās fermas varētu būt risinājums. Tās netiek aplūdinātas, tām nav nepieciešama plaša zeme, un tās samazina oglekļa emisijas no transportēšanas. Pašlaik viņi apsver arī peldošas vistas fermas, peldošas dārzeņa fermas un peldošas siltumnīcas. Vienkāršiem vārdiem sakot, Rotterdamas govis jau ir daļa no lauksaimniecības nākotnes. Peld uz ūdens, barotas ar pāri palikušo ēdienu un slauktas ar robota palīdzību. Numurs 10. Krokodilu fermas Taizemē.
Jūs nevarētu iedomāties, bet tieši ārpus Bankokas Taizemē ir viena no pārsteidzošākajām lauksaimniecības formām pasaulē – krokodilu fermas. Tas nav zooloģiskais dārzs, un tas nav arī sugu saglabāšanai. Šeit tiek audzēti tūkstošiem krokodilu gaļai, ādai un, dažreiz pat drošības nolūkiem. Skats ir simtiem lielu baseinu, kuros vienlaikus grimst mazi dinozauri. Šajās fermās Siāmas un sālsūdens krokodilus audzē gluži kā vistas putnu fermā. Šī industrija sākās 1950. gados, bet 80. gados pieprasījums strauji pieauga. Un tagad Taizemē ir reģistrētas vairāk nekā 1000 krokodilu fermu. Tikai Samut-Prakan Crocodile Farm and Zoo vien mitinās vairāk nekā 100 000 krokodilu, un tas ir lielākais pasaulē. Bet kāpēc gan tā? Galvenais produkts, krokodila āda, tiek izmantota augstas klases somām un jostām. Apavi un maki. Taizemes krokodila āda ir pazīstama ar savu izturību un skaisto rakstu. Krokodili tiek nokauti tieši noteiktā vecumā, lai nodrošinātu vienmērīgus vēderzvīņus, kas ir vissvarīgākā ādas daļa. Bet ar to viss nebeidzas. Tagad arī buvājagaļa tiek pārdota kā eksotisks ēdiens izsmalcinātos restorānos. Ir vēl citi produkti, piemēram, krokodila eļļa un pat krokodila asiņu kapsulas, kurām tiek piedāvātas veselības priekšrocības. Taču vēl nav pietiekamu pierādījumu, un vēl pārsteidzošāk, krokodilus izmanto arī kā drošības sistēmu. Dažos Taizemes reģionos ir žogi, kas pilni ar dzīviem krokodiliem, lai atturētu zagļus. Un pat savvaļas ziloņi, protams, rada pretrunas. Kritiķu skatījumā pastāv problēmas ar dzīvnieku labturību, radniecīgu krustošanu un nelegālu savvaļas krokodilu tirdzniecību. Savukārt varas iestādes apgalvo, ka šīs fermas palīdz aizsargāt savvaļas sugas. 9. vietā – gliemežu fermas Francijā. Ja apmeklēsi Francijas laukus, Burgundiju, Provansu vai Lejas ieleju, iespējams šos laukus sajauksi ar vīna dārziem, bet ja paskatīsies tuvāk, pamanīsi. Tūkstošiem gliemežu lēnām rāpo pa zālāju. Virs tiem ir tīkli, kas kalpo kā ēna. Šī ir gliemežu audzēšanas pasaule. Gliemežus audzē pārtikai. Tas nav tikai franču iegriba, tā ir leģitīma nozare ar saviem noteikumiem, zinātni un lielu pieprasījumu. Visikoniskākais ir eskargo, slavenais franču delikateses ēdiens, kurā gliemežus gatavo ķiploku sviestā un garšaugos. Kā tas tiek darīts? Katru pavasari pieaugušajiem gliemežiem kontrolētā temperatūrā ļauj vairoties. Visi tie ir hermafrodīti, tāpēc katrs spēj izdēt līdz pat 100 olām. Kad tie izšķiļas, tos pārved uz atklātu gliemežu fermu, ārā telpā ar zālāju, miglošanas sistēmu un pietiekamu ēnu. Augot, tos baro ar kalciju bagātu gliemežu barību, lai to čaulas kļūtu stiprākas. Līdz ražas novākšanai var paiet līdz pat 12 mēnešiem. Šis process ir ļoti jutīgs. Ja ir pārāk sauss, gliemezis nekustēsies. Ja ir pārāk slapjš, tas var noslīgt. Ja ir pārāk karsts, tas nomirs. Un pat, kad novāc ražu, viss jādara ar rokām. Šeit nav nekādu īsceļu. Pacietība, tas ir galvenais kapitāls. Pēc gliemežu savākšanas tie vispirms jāieliek attīrīšanas traukā, lai iztukšotu to vēderu saturu. Tikai tagad tie tiks apstrādāti. Daži tiek konservēti, sasaldēti vai arī uzreiz pagatavoti. Pašus skaistākos pārdod dzīvus augstas klases restorāniem. Un, lai gan tas ir luksusa ēdiens citās valstīs, patiesībā tajā ir ieguldītas 1000 stundu roku darba. Gliemežu fermas ir klusas. Visas kustības ir lēnas. Bet tev savdabīgs miers, it kā augi teiktu, nesteidzini pasauli. 8. vieta. Aizbergu audzēšana Ņūfaundlendā. Kanādas Ņūfaundlendas un Labradoras piekrastē ir sastopams tāds saimniekošanas veids, kas šķiet gandrīz neiespējams. Jo tas netiek darīts uz sauszemes, bet gan okeāna vidū. Šeit raža nav augi, bet gan ledus. Lielus senā ledus blokus izgriež, izceļ no jūras, izkausē un pilda pudelēs, kā vienu no tīrākajiem dzeramajiem ūdeņiem pasaulē. Jā, tu dzirdēji pareizi. Šajā vietā raža ir ledus. Katru pavasari un vasaru ir tā sauktā aizbergu aleja, kur tūkstošiem ledus bloku no Grenlandes peld leju pa augsto Atlantijas okeānu. Daudzi no šiem aizbergiem ir vairāk nekā 10 000 gadus veci. Tie ir sadrumstalotas atmiņas no iepriekšējā ledus laikmeta.
Izmantojot kuģus, vinčas, tīklus un dažreiz pat dinamītu, aizbergu vācēji uzmanīgi savāc ledus blokus, ko tiek izkausēts piekrastes iekārtās un tīrais ūdens tiek pildīts pudelēs pārdošanai. Šīs ledus gandrīz nesatur nekādas minerālvielas vai netīrumus. Tas ir tik tīrs, ka eksperti saka, ka tas ir kā dzert gaisu. Tā tīrības dēļ tam pat ir jāpievieno nedaudz minerālvielu, lai tas atbilstu pamatveselības standartiem. Bet netiek pārdots tikai ūdens. Ir uzņēmumi, kas eksportē pat ledu dārgiem kokteļiem. Tāpat kā piedzvaigžņu bāros Dubajā, kur dzērieni tiek atdzesēti ar ledu no ledāja, kas pastāv jau tūkstošiem gadu. Lai gan šķiet, ka tas ir tālu no tradicionālās lauksaimniecības, aizbergu ieguvēji ir tāda pati sistēma. Atrodi atjaunojamu resursu, savāc to pareizi, apstrādā, iepako un pārdod. Vienīgā atšķirība ir tā, ka lauks ir Atlantijas okeāns un raža izkūst ātrāk nekā mākoņi vasarā. Numurs 7. Saudārābijas kamieļu skaistumkopšanas fermas. Saudārābijas tuksnesī, kur visapkārt ir tikai smiltis un karstums, ir viena saimniecību klase, kas ir atšķirīga no visām pārējām. Tā nav paredzēta ne gaļai, ne pienam, ne vilnai. Šeit galvenais produkts ir skaistums. Pareizi, laipni lūdzam kamieļu skaistumkopšanas fermu pasaulē. Vietas, kur īpaši rūpējas par kamieļiem, lai tie piedalītos skaistumkonkursos. Šajās sacensībās, piemēram, Karaļa Abdulazīza kamieļu festivālā, kopējais balvu fonds pārsniedz $60 miljonus, tāpēc konkurence ir ļoti nopietna. Šeit kamieļus ne tikai vienkārši aprūpē. Viņus mazgā, masē, baro ar īpašu diētu un atdzesē ar miglošanas sistēmām, lai viņu vilna būtu maiga. Un, ja jūs domājat, kā tiek vērtēts kamieļa skaistums, tad tie ir šādi kritēriji. Galvas forma, kakla garums, lūpu izliekums, muguras stāja un pat ausu novietojums. Svarīgas ir arī simetriskas iezīmes un eleganta gaita. Papildu punktus var iegūt, ja skropstas ir garas un acis maigas. Ir kamieļi, kuriem spalva tiek ieziesta ar eļļu, lai tā vairāk spīdētu. Dažās elitārākās fermās dažiem kamieļiem patiek iņicēts botoks lūpās un degunā, lai tie izskatītos lielāki. Jā, tik nopietna ir šī industrija, taču vairāk nekā tikai konkurss, tas ir arī kultūras simbols. Daudzām beduīnu ģimenēm kamieļi ir dzimtas mantojums. Īpašnieki lepojas ar saviem uzvarētājiem, tāpat kā citās valstīs lepojas ar sacīkšu zirgiem. Uz fermas ir izkārtnes, trofejas un čempionu fotogrāfijas. Pasaulē, kas pieradusi pie produktivitātes un masveida ražošanas, kamieļu skaistumkopšanas fermas ir kā mākslas galerija tuksneša vidū. Šī ir lauksaimniecība nevis izdzīvošanai, bet apbrīnai. 6. vietā – Vietnamas čūsku fermas. Mekongas deltas karstajos un mitrajos laukos Vietnamā ir sastopams ļoti rets un gandrīz neticams fermu veids – čūsku fermas. Jā, tu dzirdēji pareizi. Lauki, kuros neaudzē rīsus vai dārzeņus, bet gan čūskas. Ir indīgas, ir neindīgas, bet visas tiek audzētas vienam mērķim – iegūt indi, izgatavot zāles vai dažreiz pagatavot ēdienu. Vispazīstamākā no tām ir Dong Tama čūsku ferma, kuru vada pati Vietnamas armija. Tā tika izveidota kara laikā, lai izstrādātu pašu pretindi. Tagad šeit tiek turētas vairāk nekā 50 čūsku sugas, sākot no kobrām un odēm līdz pat pitoniem. Dažām čūskām indi iegūst izmantojot plānu membrānu, ko uzliek uz trauka. Citas tiek pārdotas tradicionālajai medicīnai vai tiek izmantotas, lai pagatavotu čūsku liķieri ar čūsku pudelē. Kad ieej šādā vietā, ir sajūta, ka esi nonācis citā pasaulē. Ir būri, kas pilni ar rāpojošām čūskām. Ir saklas bedres, kurās mētājas kustīgas ķermeņi. Tehniķi valkā cimdus un ķiveres, kamēr viņi ņem indi no indīgajām čūskām. Un, ja tu domā, kā ar to viss beidzas, dažās no šīm fermām iekšā ir arī ēstuves. Šeit var nobaudīt grilētu pitonu, kobras zupu vai čūsku vīnu. Pudele alkohola ar veselu čūsku iekšā. Parasti tā ir dāvana Vietnamā kā spēka simbols, bet ne visi ir priecīgi par to. Ir vides aizstāvju grupas, kas apgalvo, ka mežos notiek nelikumīga medīšana un daži no objektiem nav droši. Tāpēc, pat ja valdībai ir noteikumi, to īstenošana nepārtraukti sagādā grūtības. Vietnamas čūsku fermas pierāda, ka ne visas saimniecības ir atkarīgas no saules vai zemes. Tā vietā tās paļaujas uz indi, gaļu un uzskatu, ka zvīņas un ilkņi nes veiksmi un dziedē.
Numurs 5. Dienvidāfrikas strausu fermas. Dienvidāfrikas mazā Karū reģiona sausajā zemē atrodas viena no visneparastākajām saimniecībām pasaulē – strausu fermas. Tā nav parasta putnkopība. Šeit ne tikai olas vai gaļa ir vērtīgas, bet arī spalvas, āda un pat strausa olas tiek pārvērstas par produktiem. Un vēl vairāk tā ir arī turistu piesaiste. Strausa audzēšanas nozare esot sākusies jau 19. gadsimtā. Toreiz strausa spalvas bija tik dārgas, ka tās sauca par balto zeltu. Tās tika izmantotas kā rotājumi bagātnieku cepurēm Eiropā. Un tās esot bijušas pat dārgākas par dimantiem, ja salīdzina pēc svara. Tagad spalvas vairs nav tik modernas, taču peļņa joprojām nāk no gaļas, augstas klases ādas izstrādājumiem un pat olu čaumalu mākslas. Strausa ādu izmanto somu, jostu, apavu un luksusa automašīnu interjera izgatavošanai. No viena strausa var iegūt vairāk nekā 1 metru augstākās kvalitātes ādas ar raksturīgo spalvu folikulu rakstu. Šajās fermās var redzēt simtiem milzīgu putnu, kas skrien pa laukiem. Tie spēj skriet gandrīz 70 km/h. Lai tos vadītu, nepieciešama pieredze. Viens nepareizs solis, spēcīgs sitiens ar kāju var radīt ievērojamu kaitējumu. Un tas vēl nav viss. Dažas no lielākajām fermām, piemēram Kango Ostrich Farm, piedāvā ekskursijas, kas ir atvērtas sabiedrībai. Agrāk bija atļauts jāt ar strausu, bet tagad tas ir aizliegts labturības jautājumu dēļ. Tā vietā tagad rāda, kā rūpējās par šiem putniem un cik viņi ir primitīvi. Tie izskatās kā dzīvi dinozauri. Saimniecībā ir arī suvenīru veikals, kur pārdod dekorētas olu čaumalas. Tās tiek apgleznotas, grabtas, pārvērstas par lampu abažūriem vai rotas lietu kastītēm. Viena ola spēj saturēt vairāk nekā 1,5 litru šķidruma. Dienvidāfrika joprojām ir lielākais strausu eksportētājs, taču Namībija, Botsvāna un Amerikas Savienotās valstis arī sāk panākt. Iedomājies saimniecība, kas ir kā rūpnīcas, zooloģiskā dārza un atrakciju parka apvienojums, bet viss griežas ap vienu milzīgu putnu, kas izskatās pēc aizvēsturiska radījuma. 4. vietā ir Peru alpaku fermas. Virs 13,000 pēdu augstumā Andu kalnu malā Peru, kur gaiss ir retināts un laikapstākļi ir skarbi. Šeit atrodas tāda veida saimniecības, kādas reti kur citur pasaulē redzēsi – alpakas fermas. Bet aizmirsti uz brīdi par žogiem, traktoriem un šķūņiem. Šeit lauki ir plaši, vējaini un šķietami bezgalīgi. Katru dienu šeit pārvietojas alpaku ganāmpulki, it kā veci kalnu sargi. Vairāk nekā 6000 gadus Andu iedzīvotāji ir paļāvušies uz alpakām. Ne tikai vilnas dēļ, bet arī viņu iztikai un kultūrai. Mūsdienās vairāk nekā 80% visu pasaules alpakas joprojām atrodas Peru. Alpakas vilna, kas pazīstama kā Andu zelts, nav tikai mīksta. Tā ir hipoalerģiska, smalkāka par kašmiru un dabiski pieejama 22 krāsās, sākot no baltas līdz melnai. Bet visdārgākā ir tā. To sauc par karalisko alpakas vilnu, kas parasti nāk no jauniem alpakas dzīvniekiem, kurus sauc par krija. Kalnu kopienās lauksaimniecība tiek veikta kopīgi. Viņi dalās ganībās un katru gadu visi kopā nogriež vilnu. Process notiek ar rokām, uzmanīgi, lai nesavainotu dzīvnieku un nesabojātu vērtīgo vilnu. Bet tas nav tikai bizness, tas ir dzīvesveids. Daudzi joprojām dzīvo akmens būdiņās ar zāles jumtu. Viņi paļaujas uz ārstniecības augiem un rituāliem, kuros apvienojas lūgšanas, upuri un ticība. Skaidra cieņas zīme pret dabu. Pat neskatoties uz izaicinājumiem globālajā tirgu un bieži vien zemo cenu, viņi turpina cīnīties. Valdība un dažas NVO palīdz viņiem nodrošināt tiešāku piekļuvi patērētājiem un garantēt taisnīgus ienākumus. Ainava ir patiešām apbrīnojama, šķiet bezgalīga, ar vēsu vēju un ganiem, kas it kā saplūduši ar dabu. Peru katrā alpaka nav tikai dzīvnieks. Tā nes sev līdzi vēsturi un senas kultūras dzīvesveidu. Numurs 3 – Singapūras vertikālās zivju fermas. Iedomājies to, valsts, kas gandrīz tikpat liela kā metro Manila, nav lauksaimniecības zemju, nav dziļu upju un gandrīz viss ēdiens tiek importēts. Kā viņi var nodrošināt sev pārtiku? Singapūras atbilde ir vienkārša – izveidot vertikālās zivju fermas.
Jā, tas nav zinātniskā fantastika. Patiesībā ir ēkas, kas izskatās pēc noliktavām, bet iekšpusē ir daudz līmeņu zivju tvērtnes ar zivīm, kas peld katrā stāvā. Tādas kā tilapijas, sams un jūras asaris. Ne atklātā jūrā, ne zivju dītī. Tie atrodas ēkas iekšpusē. Visattīstītākā šeit ir Apollo Aquaculture Group. No ārpuses tā izskatās kā parasta rūpnīca. Bet, kad ieej iekšā, šķiet, ka esi iegājis akvārijā, kas apvienots ar tehnoloģiju laboratoriju. Ir mākslīgais intelekts, sensori, automātiskie barotāji un LED apgaismojums, kas zivīm izskatās kā diskotēkas gaismas. Tas tika izveidots kā atbilde uz valsts pārtikas drošības problēmu. Saskaņā ar valdības 30x30 iniciatīvu viņu mērķis ir līdz 2030 gadam iegūt 30% no savas uzturvielu vajadzības no vietējās ražošanas. Un liela daļa no tā ir vertikālās zivju fermas. Izmantojot automatizāciju, katrā tvertnē tiek kontrolēta temperatūra, pH līmenis, skābeklis un barība. Vairs nav jāpaļaujas uz laikapstākļiem, nav ne vētru, ne plūdu, vienmēr ir ražas sezona. Tas saražo vairāk nekā 500 tonnas jūras velšu gadā. Tas vēl ir mazs salīdzinājumā ar kopējo pieprasījumu, bet pietiekami, lai pierādītu, ka pilsētas lauksaimniecība ir iespējama pašā pilsētas vidū. Izaicinājums ir tas, ka sākumā izmaksas ir lielas. Nepieciešami inženieri, kas pārzina programmatūru un akvakultūru. Taču to uzskata par lauksaimniecības nākotni. Īpaši valstīs, kur trūkst zemes, bet ir bagātas ar tehnoloģijām, tādas kā Hongkonga, Tokija vai pat Ņujorka. Singapūrā zivju audzētava neatrodas ārā. Tā atrodas augšā, iekšpusē un nākotnē. Tas ir pierādījums tam, ka mūsdienās pat lauksaimniecība var pacelties nākamajā līmenī. Numurs 2. Arktiskās dārzeņu fermas Svalbārā, Norvēģijā. Pasaules malā, aptuveni 1300 km no Ziemeļpola, atrodas zeme, kur valda ledus un klusums. Svalbāra – attāls arhipelāgs, kas pieder Norvēģijai. To parasti saista ar polārlāčiem, ledājiem un slaveno globālo sēklu glabātuvi. Taču zem šīs sasalušās zemes slēpjas ainava, kas šķiet neiespējama – dārzeņu dārzs, pašā ledus vidū. Jā, dārzeņu dārzs. Vietā, kur gandrīz 4 mēnešus nav saules gaismas, tiek audzētas salātlapas, kāposti, baziliks un mikrozaļumi. Nav saules, nav augsnes, bet ir raža. Un tā nav zinātniskā fantastika. Šis ir Polar Permaculture Solutions, vistālāk ziemeļos esošā saimniecība uz visas planētas. Izmantojot vecus kravas konteinerus, LED apgaismojumu un augsto tehnoloģiju klimata kontroles sistēmas, augi tiek audzēti augstā metāla kastē. Burtiski siltumnīca mūžīgā sasaluma vidū. Iekšpusē ir kā laboratorijā. Temperatūra ir atbilstoša, gaiss tiek kontrolēts, ir pietiekami daudz oglekļa dioksīda un mitruma, un plaukti ir izvietoti vertikāli, lai maksimāli izmantotu telpu. To aizsāka amerikāņu šefpavārs Benjamins Vidmars, kurš 2015. gadā nolēma mainīt pārtikas piegādes sistēmu Svalbārā, jo agrāk viena salātu galviņa maksāja pat $8, un visa pārtika bija jāatved ar lidmašīnu no Norvēģijas kontinentālās daļas. Dārgi, ilgi un nav ilgtspējīgi. Bet pateicoties šai arktiskajai lauksaimniecībai, tagad vietējiem iedzīvotājiem ir vietējā raža. Restorāni pasniedz arktiskos salātus. Studenti apmeklē, lai uzzinātu, ka pārtiku var audzēt pat blakus ledum, un pakāpeniski tiek samazināts šīs vietas oglekļa pēdas nospiedums. Ārā ledus, sniegs un polārā nakts. Bet konteinerā zaļie salāti, kas spīd zem LED gaismām, ir klusa barība šķīduma plūsma un silts tvaiks no komposta tvertnes. Tas izskatās pēc zinātnes projekta, kas kļuvis par realitāti, un iespējams tas ir arī ieskats lauksaimniecības nākotnē. Numur 1. Vidusjūras zilspurtuņķis audzētavas. Un šeit mēs esam visneparastākajā fermā visā šajā atskaitē, un iespējams arī visdārgākajā. Spānijas, Itālijas, Horvātijas un Maltas piekrastē zem ūdens ir zemūdens fermas. Jūs neredzēsiet ne žogus, ne traktorus. Tā vietā zem viļņiem peld milzīgi apaļi tīkli, un tajos iekšā trīc viens no dārgākajiem un ātrākajiem zivīm pasaulē – Atlantijas zilspurtuņcis. Jā, šī ir tunci audzētava, taču tā nav tāda zivju audzētava, kur zivis audzē no olām. Jaunos tuncis noķer dzīvus jūrā un pārved uz atklātas jūras izžogojumiem. Šeit tos audzē, izmantojot viņa ķermeņa ātrumu un spēku, līdz tie sasniedz ideālo tirgus svaru.
To sauc par tunču nobarošanu. Pieaudzis zilspuru tuncis var tikt pārdots par vairāk nekā $1 miljonu Japānas sushi izsolēs. Un tāpēc tas kļuva par zeltu. May ng tuna farming, pero may kapalit. Zibis nevairojas, nebrīvē. Tām ir nepieciešama atklāta jūra, tās vienmēr kustas un viegli mirst, ja ir stresā. Tāpēc tā vietā, lai būtu īsta audzēšana, tiek izmantota hibrīda sistēma. Vispirms tās noķer, tad tur tīklu iežogojumos un pēc tam novāc. Katru pavasari, kad tuncis šķērso Gibraltāra šaurumu, tos šeit noķer. Tos pārceļ uz tīkliem, kas ir tik lieli kā futbola laukums un 20 metrus dziļi. Tos ved atpakaļ uz vidusjūras piekrasti un tur par tiem rūpējas. No augšas šķiet, ka jūra ir mierīga, bet zem ūdens tas izskatās kā jūras briesmoņu balets. Ātri, spēcīgi un nenovērtējami. Ir nirēji, kas izskatās kā skudras, muskuļu un spuru kolizeja vidū. Un vizuāli tas izskatās kā dabas dokumentālā filma ar $1 miljardu industriju fonā. Bet tas nav bez pretrunām. Vides aizstāvji saka, ka tas nav īsts risinājums pārzejas problēmai, jo tunci joprojām tiek ķerti savvaļā. It kā viņu novākšanu vienkārši atliek uz vēlāku laiku. Taču, pēc nozares pārstāvju teiktā, tagad ir jauni uzraudzības rīki, labāki noteikumi un sadarbība ar zinātniekiem. Galu galā joprojām nav skaidrs, vai tunzivju nobarošana ir ilgtspējīga zvejniecības nākotne, vai tikai pagaidu risinājums sugai, kas pamazām izzūd. Taču viena lieta ir skaidra. Nekur citur pasaulē nav tādas fermas, kur būtu tik augsti riski, tik liela bīstamība un tik valdzinošs skats.